I told y'all, here they come now. You see them? Rīgas Mondes nedēļas laikā mums izdevās noskaidrot, ka Ieva Adams atbrīvojusies no liekiem 3 kilogramiem un stāvoklī ar viņu neesot. Ko viņa domā? Uzzināsim tūlīt. Mēģināsim kliedēt vienu mītu. Vismaz man šķiet, ka Ieva Adams ir ļoti bieži redzama arī kā modele. Tā ir, ja man tiešām tā liekas. Man liekas, ka es tev dubultojos. Nopietni. Šajā te Rīgas Mondes nedēļā 2 reizes. Man tagad būtu jānokaunās. Nē, tas ir forši. Bet kāpēc man tā liekas, ka tu tik bieži, varbūt tāpēc, ka tu tik bieži apmeklē modīgas pasākumus? Nu, laikam tāpēc, ka vispār manu purniņu, pateicoties internetam un visādiem žurnāliem un to vākiem, var redzēt diezgan bieži. Es neteikšu, ka tas ir labi. Nu, priekš manis katrā ziņā nē, bet varbūt tāpēc, ka mums ar tevi ir kopīgas intereses, mēs ar tevi apmeklējam līdzīgas pasākumus. Uz kultūras pasākumiem gan tu nāc mazāk dārgumiņu, kā es esmu manījis, vai ne? Lūk, bet tad es aizēju arī uz tiem, kur tu esi, vienkārši, lai varētu satikt tevi un zelt no mikrofona. Starp citu, kur ir vieglāk? Jā, un es neeju plika, kā varētu gaidīt, vai ne? Un tad es eju apģērbusies, un tev liekas, viņa atkal strādā par modeli. Zini, tas ir tāpēc, ka es atkal nometu tos 3 kilogramus, ko es biju uzbarojis, kad tu pēdējo reizi rakstīji, ka apsveicam Ādams, viņa atkal ir stāvoklis. Jā, viens. Jāietur slaidā līnija, un ieturēju. Es tagad nesaprotu, mēs tiešām par to rakstījām, varbūt tas bija kāds cits. Tagad es mājās iešu un pārbaudīšu visu ierakstu, bet man šķiet, ka pēdējais es tagad neatceros. Starp citu, kur ir vieglāk strādāt, ejot pa mēli, ja pozējot uz kādu žurnāla vāka? Pozēšana uz žurnāla vāka ir kā darbs radio vai darbs televīzijā ierakstā. Un iziešana uz mēles ir tiešais ēters. Man vienmēr ir patīcis tiešais ēters. Rīgas Mondes nedēļa jau 15. reizi. Vismaz man šķiet, ka tas laiks ir paskrējis vējas pārniem. Kā tev šķiet, kāda vispār ir tā modes attīstība Latvijā? Uz kurien mēs ejam, vai mums vajag kaut ko jaunu, kaut ko mainīt? Nu, tieši šogad es esmu novērojis ļoti daudz mākslinieks, kas ir nolēmuši tā sacīt būt tuvāk tautai. Un tad viņi arī ir reizēm līdz tādam šokam. Es nerunāju tieši par Riga Fashion Week, bet arī par iepriekšējiem modes pasākumiem. Savukārt ir forši, ka joprojām mums ir jautri un traki mākslinieki, un piemēram arī skate Kuku, kurā es pati piedalījos. Tur bija jautājums par to, ko jūs domājat, vai šie tērbi vispār ir ikdienā valkājumi? Jā, protams, mēs nerunājam par ziemu, un tas, ka viņi atbilst arī modes tendencēm pasaulē, gan tehnoloģiski, gan idejiski, gan ir valkājami. Tā ir super tendence. Kā tev šķiet, atgriežoties vēl pie tavas modeles karjeras, vai tu esi par to domājis, vai tu varētu, piemēram, pozēt puskaila 70 gados un tikpat skaisti defilēt pa mēli? Piemēram, arī 80. Nu, protams, jā, ja man nesanāks 80 gados nodefilēt pa mēli, defilēšu ar štociņu. Tādu elegantu seno laiku štociņu. Jā, kāpēc nē? Protams. Bet tu esi par tiem cilvēkiem, ja esi to cilvēku kategorijā, kur, piemēram, neuzskat, ka cilvēkam ir jāmāk tā skaisti novecot un laicīgi aiziet? Nu, pavisam godīgi sakot, man nav ne jausmas, cik ilgi es nodzīvošu, un pateicoties tavām ziņām. Un kā es izskatīšos, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka cilvēkam ir laikam jājūt kaut kāda robeža, kad viņš ar savu izskatu vairs neizstaro tik daudz prieku un enerģijas. Es nerunāju par grumbām, es nerunāju par vecumu, es runāju par iekšējo enerģiju, kas vai nu ir vai nav. Kad cilvēkam beidzās iekšēja enerģija, tad ej pensijā, jebkurā laikā. Pateici tādu frāzi, kad es sabijos. Tas nebija tev. Nē. Es domāju, man vēl kaut kā tā
Nu, tā iekšējā sajūta liekas, ka vēl kādu 0 līdz 70 mēs tā kā varētu, un tad mēs tā kā padomāsim, vai ne? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Nu, tu taču nezini, vai tu šovakar paliksi dzīvs. To mēs redzēsim, tad, kad iet uz vidu. Es nerīkoju atentātu uz tevi, bet tu vari iet, tu tagad nokritīs tur reku pa kāpnēm un tūtiņās. Kā tu vari domāt par nākotni tādās kategorijās? Es laimīgs šeit un tagad, un ir forši, ka no tevis staro, un ja drusciņ kaut kas tur no manis izstarot arī forši. Redziet, mēs šodien runājam par tādām ļoti, man liekas, tādām globālām lietām. Iespējams, kad skatītāji vairs neko nesaprot, tāpēc liksim punktu šai sarunai, ja varbūt arī daudz punkti. Un pēc kāda laika atkal parunāsim par kaut ko citu. Man vienkārši uztraucā tavu grūtniecību. Tiešām es iešu mājās pārbaudīšu visus rakstus tagad. Mainots un filosofija un mainots un sirdsapziņa ir 2 nedalāmi jēdzieni. O, jā. I told y'all, here they come now. You see them?